pagasta priekšsēdētāja Lūcija Veselova. Sokolku pagastā dzīvo 862 iedzīvotāji. Par spīti tam, ka šis pagasts ir mazs, tas cenšas attīstīties, un vietējie iedzīvotāji cenšas sakopt apkārtni gan savam, gan citu priekam. Akmeņtači. Viena no Sokolku pagasta sakoptākajām un attīstītākajām saimniecībām. Vai man iet, apstāties vai kālāk skriet, es vēlos just, ka ir vēl laiks šim varam kust, un kā lai nebeidzu es kust. Kokzāģētava Cerība 2. Īpašnieks Viktors Gardzejko. Gatavā produkcija tiek eksportēta uz Holandu. Savās rokās visu pasaulē vēlos turēt, savās rokās visu pasaulē vēlos turēt, savās rokās visu pasaulē vēlos turēt, savās rokās visu pasaulē. Sokolku pagasta bibliotēka. Aprīkota ar datoriem un pieejams arī internets. Ir plaša grāmatu izvēle un ierīkots arī bērnu stūrītis. Pagasta klubs. Vieta, kur tiek rīkoti dažādi kultūras un izklaides pasākumi gan jauniem, gan veciem. Vēl viena izklaide – bērnu rotaļu laukums un sporta laukums. Biedrība Odziņa. Vieta, kur pagasta aktīvajām sievietēm izpausties un apmainīties ar idejām. Ostoņos Svētā Aloīza baznīca. Reizi mēnesī notiek dievkalpojums draudzei, kurā piedalās 4 cilvēki. Sokolku pagasta kapi. Sokolku pagasta Dzirnavu drupas. Savās rokās visu pasaulē vēlos turēt, savās rokās visu pasaulē vēlos turēt, savās rokās visu pasaulē. Dekšāras pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Baņislavskis un sekretāre Ināra Juste. Dekšāras pagasta pārvaldes muzejs, kurš sniedz iespēju uzzināt ko vairāk par šī pagasta ievērojamākajiem cilvēkiem. Viena no Dekšāras fermām, kas turpina attīstīties aizvien straujāk. Izgaisīs kā nekad nebijis man atlicis, ir visiem pierādīt, ka viss, kas bijis, mainījies un nekad vairāk neatgriezīsies. Vilnas pārstrādes uzņēmums. Ražo augstvērtīgu un kvalitatīvu vilnu. Negribu sevi pierunāt, kāds vienmēr ir vairāk. Kazāku aļas iespaidīgais dārzs. Nespēju sevi pierunāt. Ievetas Joninas māja, kuru iegūsi titulu kā sakoptākā māja toreizējā Dekšāras pagastā. Ziņās tu atkal paslēpies tik samulsis. Dekšāra pamatskola. Izglītības iestāde ar jaunām, omulīgām telpām un daudzfunkcionālu sporta zāli. Kājām gaisā un tad pamodies, lai arī pārbījies. Tomēr ne... Latgaļu sēta. Vieta, kur var iepazīties ar latgaļu darbarīkiem, rotas lietām. Tā ir vieta, kur var iejusties seno latgaļu lomā. Negribu sevi pierunāt, kāds vienmēr ir vairāk, dziļāk un maigāk. Nespēju sevi pierunāt, man apnicis ir visiem pierādīt, kā viss kāds bija. Senatnīgās Kārļa Veitmaņa Lejas Dzirnavas. Un nekad vairāk neatgriezīsies. Un man ir vienalga, vai mani kāds gaida, negribu sevi pierunāt.
sievas pajautā, jābūt vienam šie sapņi pilsētā, kur nav neviena, kas pretim smaida. Izrādās, ka no tevis gaida to pārpratim rodas, ja nerunā par lietām jūtām, bet vienkārši tā. Pārsteigumi nāk, kad liktais mums tos raida, bet zeme griežas un tu pacelies pāri tām vēlēcīgām, nevari ieslidot, lai jau sauc neprātīgais. Viļānu pilsētas doma. Pāri tām vēlēcīgām. Domas sociālais darbinieks Mārija Pikauniete un izpilddirektore Inga Stulberga. Sijā Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs, vadītāja Veneranda Stramkala, kas tur strādā jau 47 gadus. Un pat tā šī vieglā sajūta, kad balts ir balts, vai tā ir patiesībā. Govju audzētava, kas pieder Kroiču ģimenei. Audzētavā ir ap 200 govīm. Visu vairs nav nekā, kas vienais rodas, kad nedomā redz tikai sevi, bet citiem tā mīlestība nāk, kad to vismazāk gaida, bet zeme griežas un tu pacelies pāri tām vēlēcīgām, nevari izlidot, lai jau sauc neprātīgais, un tu pacelies. Akciju sabiedrība Latgales pilsētu un mākslīgās apsēkošanas stacija. Nevari izlidot, lai jau sauc neprātīgais. Viļānu mūzikas un mākslas skola – vieta, kur jaunieši attīsta savus muzikālos un mākslinieckos talantus. Pacelies un sevi ieskaties, lai no tā visa tu esi mainījies. Uz augšu pacelies. Viļānu kultūras nams, kurā atrodas arī Viļānu novada pētniecības muzejs un tiek rīkoti dažādi izklaides un kultūras pasākumi. Bet zeme griežas, bet zeme griežas. Lakstīgalu sala – vieta, kur vasaras sezonā notiek koncerti un balles. Šo vietu iemīļojuši arī dažādi mākslinieki. Pacelies pāri tām vēlēcīgām, nevari izlidot, lai jau sauc neprātīgais. Un tu pacelies pāri tām vēlēcīgām, nevari izlidot, lai jau sauc neprātīgais. Viļānu vidusskola – vienīgā vidusskola Viļānu novadā. Skolā mācās ap 600 skolēniem. Viļānu 41. arodvidusskola – mācību iestāde, kur jaunieši iegūst ne tikai vidējo, bet arī profesionālo izglītību. Viļānu bērnudārzs – vieta, kur mazajiem ķipariem rotaļāties un pavadīt laiku, kamēr vecāki strādā. Izmantojam mēs tikai nedaudz. Viļānu vidusskolas sporta zāle – vieta, kur tiek pavadītas neskaitāmas stundas trenējoties. Jo baidāmies no savām sajūtām, tik ļoti patiesām. Lai gan vēlos, Viļānu pilsētas stadions – vieta, kur vasaras laikā notiek treniņi un sacensības. Un nemirstošs, ka paliek bail, man pajautāt, vai
Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca. Tāpat vien, tāpat no pirmā suskatiena tik ļoti patiesā. Ja es vēlos Nesen apskatē tika atklāti baznīcas pagrabi. Viļānu hidroelektrostacija, pirmā privātā hidroelektrostacija Baltijā. Meža brāļiem veltītais krusts. Ebreju piemiņai veltītais piemineklis. Viļānu muiža.